What's up? Šodien tā diena, ka baigās kaut kāds čakars. Tad, kad es esmu piecēlis no vienas pats, ejam daži kādiem ar savu darbā. Baigājām darbām kaut kāds čakars pagaidām ar dokumentiem. Nu šodien vajadzētu sākt strādāt. Tas arī skaidrs. Šodien viss uzrunāšu. Jā, vai vienkārši kaut kādam čalam jāstrādā, kurā darbā vajag apdrošināšanu, vajag kredītkārti un tas viss. Viņš 10 dienu laikā uztaisāms tikai, ja tu uztaisi šodien, tad tu 10 dienām tikai dabūs tādu mazu čakaru. Šodien neteikšu, ka man ir brīva diena. Pamodos. Vajadzētu aiziet uz manu mīļāko vietu par tādu mājām, kuras regulāri eju. Paņemšu arī kameru. Ok, jāpaslēdz no lādēšanas. Vai šīt kafiju. Labi, kas jādara, lai tur aiziet? Vajag paņemt atslēgas, uzmanīt durvis, vajag paņemt tukšu krūzi. Kā teikt, jūs to sapratīsiet. Okay. Sākumā ejam uz kapsētu. Nejauc, bet kāpēc? Sākumā apciemosim ar draugu, un kurš tiek vienmēr tik augsts un tik garšīgs ūdens. Tās trūkums pa pilsētas, man liekas, bija kaut kāds miljards. Sākumā sēdēšu šitā, bet vienu jauko dienu es aizgāju bišķi augstāk. Tur ir apvienā vieta. Mēs esam apsēsties tur. Kapsēt. Kad es kalnu galā mākoju, tad es neredzu visu kalnu, bet tā ir puse no viņa notālošana. Jā, rekur es dzīvoju. Šeit ir mana māja. Tas no manas skatu punkts, tas ir šādi. Dzīviši tas skaties.
der Reichs der Tod. Oh, tīgāši. Esat sveicināti pēc reklāmas pauzes. Lūk, ko vēl jauku jūs varu pastāstīt. Laikam esmu uzrakstījis jau video ziņas daudziem saviem draugiem, paliku vēl dažiem. Nu, tad, piemēram, Anna Baloda, Sinti, Jā, Ainārs Brīdis, ko vēl esmu izlaicis. Nu, tāds te cilvēks. Vēl paliku, jā. Bet, nu, katram būs savādāk, tad ir katram savādāk, ja par ko pastāstīt, kuram patīk. O tā, neko sēžu baudu skatu. Es vēl no tālu no savu mājām uzfilmēšu to olimpisko lēcienu, no savu jumpu milzīgo. O tā, neko sēžu. Ko īpaši daudz nevar pateikt. Neteikšu, ka man ir baigi smagi morāli. Varbūt pēc kaut kādu mēnešu vairāk jau tad man sāks bija laust vienkārši uz mājām. Ceru, ka nevienam manos 17 gados nāks piedzīvot kaut ko tādu, ko es piedzīvoju tagad. Ja es esmu pabeidzis tā skolu, un esmu nostrādāšu visu to nopelnojis tik, cik man vajag, atgriezīšos atpakaļ, tad ziniet, es pazīstu cilvēku, kuram ir šitādi pauti vienkārši, bet tur mīkstām nevar būt šitā vietā vēl, lai atbraukt un pīzdēt vienkārši. Vienā labi gados nav pohuļ nākot, tas nav svarīgi, bet man jau pēdz vērts īši.